šitā nav braukšana. Šitā galīgi nav braukšana. Būs kaut kāds tilts. Būs kaut kāda ūdens pārbrauktuve. O jā. Wow. Nu jā. Te ir ko redzēt, jā. Tipiskās Šveices ieliņas. Kā tā? Es tiešām esmu kaut kāds super ģinza. Man ir kaut kā sanāk mazās ieliņas. Pēc 800 metriem pagriezies pa labi. Ieliņi. Nu, Valdars atkal ir Šveicē uz mazas pilsētiņas. Nu, skaisti vismaz, skaisti. Es tā skatos, man tās uzlīmes vajadzētu kaut kā dabūt nost. Bet viņas vēl aktīvas šogad, tā kā šogad viņas vēl nevar plēst nost. Bet tā atkal ir Šveice, atkal ir smuki. Kaut kā tā. Visinamies. Nu, tas ir normāli, kur es atkal esmu iebraucis. Nu, piekaši. Nekas, es esmu labākais ņinza pasaulē, es varu visu. Ietve būs man ceļš. Nu, ot šitādi te, wow, vienkārši, bet, braukt te ir nāve. Pagriezies pa kreisi. Man jāņem bogens, un tur ir vēl ceļa remonts. Jackpots. Ipēc. Sorry, es labāk nevaru uztaisīt video reģistrators. Pa šitādiem maziem lauku celiņiem man atkal dzen. Pilnīgi šķau. Un jums vajadzēja redzēt to pilsētu, kurā es izbraucu cauri. Tur taču vietas nebija. Šitas vēl ir liels ceļš salīdzinājumā ar to, kāda tur bija iela. Šitas vēl ir plats bānis salīdzinot ar to pilsētu, kurā es tikko biju. Nē, ir afigēna smuki, un man ļoti žēl, ka man ir jāsteidzās. Es gribētu apstāties tajā pilsētā un pastaisīt tādu arhitektūru, tādas mājas. Tas ir tāda pasaka. Bet braukti, lai piekabi šito visu. Tas ir totāls Labāzīs, ka man priekšā ir fūri, ka viņai ir vēl trakāk nekā man. Nē, ar Zetku, ar jebkuru pussporta auto, paradīze. Šitā būtu paradīze pārdīties. Pēc 1 kilometra pagriezies pa kreisi. Bet, ne jau ar 20 metrīgu sastāvu. Labi, štrunca garumu, jā. Jaudas tam nav. Saprot, šitā te manam brīnumam, ar ko es braucu, 120 kW, viņš neiet. Nu tā, ka neiet nevienā brīdī. Un tagad man ir 2 mašīnas aizmugurē, un man ir kalni. Es reāli ar otru ātrumu lienu augšā. Tas ir čau vienkārši. Tas reāli ir čau. Nē, ir smuki. Nepārprotiet, man patīk, bet Pēc 200 metriem degviela? Pagriezies pa kreisi. Un tad pagriezies pa labi. Šitas salīdzinot ar tām 2 pilsētiņām, kur mēs tikko ar to fūru izbraucām. Šitas ir bānis, šitai ir tik daudz vietas, ka bailes. Pagriezies pa kreisi. Un tad pagriezies pa labi. Atkal šitā ņinza tika mazā pilsētiņā iekšā. Es nezinu, kā tas man sanāk. Man sanāk. Augšā kaut kur pie Hanoveras, cik es atceros, es esmu tagad. Zolīdi, ļoti zolīdi. Viss ir ļoti smuki sakops, viss ir
pārskatāms, redzams, ja? Nav nekādas tādas šmuces, ja? Nosauksim to tā. Viss ir smuki un tāda arhitektūra, šitā māja pa labi ar tornīt vispār. Jā! Uz 30 čunčinu pa pilsētu. Jā, daudz, kur ir mistiskie ātrumi, 40, 30, dudim, tā nesaprot, ar kuru ātrumu, ar otro, ar trešo. Nu, pāsties, kas par smukām mājiņām. Nu, prīmā. Skaisti. Tā, mīlīši. Ir labas lietas un sliktas lietas, kā saka, kā vienmēr dzīvē. Pirmā lieta. YouTube'ā ir fūrists, kravinieks, tunels. Viņš kādreiz brauc Saliktavas kravās. Tagad viņš brauc Norvēģijā uz kravinieku, uz autovedēju lielā. Viņš man parādīja, kā var krokšos. Krokši rullē. Punkts 1. Paldies. Punkts 2. Ir piekdiena, 20:06. Pirms 50 minūtēm aiztaisījās Šveices-Vācijas robeža. Es nevaru iziet robežu piedeklarēt mašīnu. Līdz ar to es esmu nakstīgās gulēšanās vēlreiz uz Šveices robežas. Dēļ tā, ka man ir tukša ēdienu kastīte, man nācās iepirkties Šveicē. Es pirmoreiz Šveicē iepirkos. Tagad jautājums, ko es varu nopirkt Šveicē pa 11,30 €? Atbildi vienkārši. Sandviču, burgeru un jogurtiņu. 11,30 €. Nu, tā ir Šveice, tā ir Šveice. Nu, man ēst kaut ko vajag. Jā, pirmais pirkums Šveicē. Es nesaku pēdējais, bet pirmais. Kaut kā tā. Godīgi! Ir afigēna labs, dara ļoti labs. Tur nekā nav īsti, tur kaut kāds sviestiņš, garšvieliņa, desiņa. Valters saka par, ir ļoti labi. Tāpēc, ka es izsalcis. Bet ir labi. Ir labi, ka ir labi komandas. Zini kādēļ? Koliņu dabū pa brīvu. Tā kā jā, Valters saka, ir labi. Ir labi par Šveices degvielas tankēšanu. Ir labi, paldies. Nu, te bija jautājums, kā es guļu. Nu, tā es arī guļu. Aizkriņas vajadzētu. Logu notonēt vajadzētu. Tā es arī guļu. Kaut kā tā. Šeit mums ir dzinējs. Spoļu vadi. Pizdohen. Motors nav gājies. Dirsā. Nu, vai nav skaisti. Vakara noslēgums. Nu labi, man līdz vakaram vēl tālu. Bet nu, wow. Skaisti. Tas ir tas, kas mani priecē. Ir skaisti, jā. Sanāca šaizīt, iebraucu tankštelē, leju bāku un vietēji nāk ar ugunsdzēšamajiem. Es šokā, kas notiek. Izrādās strubiņi plīsus. Dabūju stresu, dabūju menedžeriem stresu. Protams, diena izpurgāta. Rīta pusē arī tas baltais Mercedes. Cilvēks samaksāja 7,5 par neejošu mašīnu. Spolēm vada žurkas sagraudušas, tur provodkai vēl vadu sagraužušas. Un salons saplaisājis, kas ķipa nebija pateikts.
Arī tur 2 stundas pazaudēja cilvēkam, bēda bija. Es jau saprotu to cilvēku, bet, tā jau nav mana problēma. Es savu darbu izdarīju, kāpēc nevajag mani turēt. Vakarā mans šaizītes sanāca, visādas šaizītes. Uz muitu šodien es nepaspēju, muitu visdrīzāk būs rītdien. Tur arī būs piedzīvojums. Vienā muitas aģentūrā es esmu bijis, vai otrā es neesmu bijis. Man arī nav pārliecība, ka tai vienai mašīnai nav visi dokumenti līdz priekš muitas, bet, labi, tas rītdien. Bet skaisti. Ļoti skaisti. Man patīk. Ļoti garšīgi var paēst. Personāls tāds ļoti interesants. Tur ir ungāriete, krievs, vācietis. Un, ja es pareizi sapratu, pavārs ir itālis. Un ja tu zini kaut ko no krievu valodas, angļu valodas, vācu valodas, tad, pie labas apetītes tu tiksi, varēsi uzsit kādu klaču. Jā. Tā mums te ietā. Baigais parkings. Jā, jārulē tālāk uz Šveici. Šodien muita garām jau ir, bet, sorry, es vienreiz dienā ēst gribu normālu ēdienu. Reku stāv. Baigas smukais bļembīts. Gan iekšā, gan ārēji. Tas Renault, tas ir pofīgi, bet tas bumers. Un kas par skatiem. Vienmēr viņi te strādā. Un šitā te ir viesnīca, iekas. Un viņi pie šitā strādā, viņi to dienā redz. Wow! Bumer. Kaspar, man liekas, tu tavu brālīti atradi. Glušaki, ļitaki. Viss aizsāls, bet, ideja tu saprati. Nopietns aparāts, vecīgi. Šitas arī nav slikts variants. Izskatās pat ļoti zolīdi. Un pat lūpiņi ir. Šitā var nopirkt, ja kas. Šitas ir nice. Kad nokaidina vācietis ar fūri. Vācietis pasaka, man pie Flamingo kreisā joslā fūra nevar būt. Es dzīšu. Ir jau klāt, jau šauj ar lāzariem. Piu, 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 piu. Vācietis saka, man jūs nevēlkaties pa priekšu, es dzīšu. Lielākā daļā jums neredzēta pasaules daļa. Trakstopi, tankštelles, sauciet kā gribi. Arī šī vieta ir cilvēkiem vajadzīga. Latvijā ļoti trūkst, kur apstāties. Lielākās transporta valstīs tas ir attīstīts tā nopietnāk, bet, jā, labi nūdzamainā dzīvē. Fūres, tankštelles, parkplaci. Nesaies. Ka viņš tur lien iekšā nabaks. Lien iekšā. Ielīdu, malacis. Džeki vācās uz nakti. Arī ir mans kumešs. Jābrauc uz Šveici atkal. Ar šito telefonu jābūt labiem kadriem. Bet, man liekas, tas būs naktī. Kaut kā tā. Uz brīdi jūties kā cilvēks.
Burger Kings. Jā, būs jauki. Tā izskatās ļoti apmierināts paēdis cilvēks. Burger Kings tiešām ir kings. Maķīts ir forši, maķīts ir laba bāze, atskaits punkts, mērlīnija, bet kings ir kings. Piedodiet, bet Burger Kings man patika labāk. Daudz labāk. Valter, kādēļ tu nebrauc pa dienu? Lūk, kāpēc. Aizliegts atzīt, es esmu ierobežots uz 80 km stundā. Man vākās priekšā fūras, pakaļā fūras, mašīnas iet garām. Tādēļ es nebraucu pa dienu. Man nepatīk braukt pa dienu, man nepatīk satiksme. Es braucu pa naktīm, tur, kur neviens man neskatās virsū, tad es mierīgi varu 90-100 braukt un neviena pūce asta neziedēs. Izņemot vakardien naktī, kur izrādās viena pūce tomēr ziedēja. 70 vietā 90 braucu pa mazu lauku ceļu. Viena aste pūcei tomēr ziedēja, ja? Tā kā nevajag. Jā. Man nepatīk braukt pa dienu. Jā, ir skaisti, ir visādi citādi drošāk, vai ne, bet priekš braucēji, nē, taisni pretēji. Dienas nav foršas. Tieši šitā iemesla dēļ, ka es esmu iespiests ar fūrēm un viss tu sēdi un neko tu nevar izdarīt, ne uz priekšu, ne uz apakaļ. Nu, tā būtu nakts, es tur būtu, kreisā joslā, visiem iet garām. Bet es nevaru dienas laikā tāpatās darīt. Ei! Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Du bist mein Sohn, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich werde alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich weiß jetzt, alles wird gut, du zeigst es mir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Tie bērni smiekli reāli uzsit emocijas. Nu, principā es esmu tik garš kā fūra. Principā. Bišķiņ pietrūkst. Bet ja uzliek pagarināt tās rampas, tad es esmu fūras garumā. Baltais deimons. Jēga no tālajiem nekāda. Jā, baltais deimons migla. Nekas, mēs cīnamies. Mēs projām gasējam uz priekšu. Kāpēc? Jo mēs esam labākie pasaulē. Jā. Lēnu garu pīpējot. Šitādā te, kad gaisā ir mitrums, un ir 0-1, baigais ledus parādās. Lēni garu pīpējot braucam. Un viss būs labi. Teiksim, galamērķi. Mīgla baigā. Bet skati izstās tā kā kaut kāds milzīgs tunels būtu. Es nezinu, kā citiem ir. Man, teiksim, Varšava ir tāds atslēgas punkts starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu. Es zinu, ka tā nav, bet priekš manis tā ir. Nu, tā, kad tu brauc no Vācijas un esi Varšavā, tad tu jau saod rupmaizītes, grauzdiņus, jā, karbonādi, kartupelīšus, jā. Un atkal pretēji, tā, kad to no Lietuvas es iebraucu Varšavā, tad ir, nu, jau, lētā paika beidzās, būs pa dārgo. Nu, labi, tas ir tikai man laikam. Nu, tas tāds atskaites punkts, cik tālu tu esi ticis. Nu, ir dirsā. Nu, ir reāli dirsā. Oh, fuck.
kā nākas, kad reizēm pilnīgi svešs cilvēks ir ar labāku attieksmi, ar labākiem nolūkiem nekā ģimene vai mīļotais cilvēks. Par ko es runāju? Vienmēr sakot, fūristi, ja? Ir rācijas, 13. kanāls. Tu paklausies un parunā ar viņiem. Tur lielākoties, ne visi, bet ir lādzīgi cilvēki, sirsnīgi, iecietīgi jauki. Tādi, kas iedod padomu, vēl kaut ko. Tā ir vesela komunikācija tad notiekās, ja? Un reizēm ir tā, ka tu to pat tūmā nedabū mājās, vai ka tam vajadzētu būt otrādi svešs un savs, kaut kā dīvaini, Es tā arī tā reizēm domāju, kā tā var būt, kad pilnīgi svešs cilvēks ir atsaucīgāks, izpalīdzīgāks, draudzīgāks, atbalstošāks un motivējošs nekā savējais. Kā tas nākas? To es īsti vēl nesaprotu, kad taču, pēc loģikas, savējie ģimene, vai ne? Tur vajadzētu būt otrādi, ka tieši savējie tevi stuptē muhļi un velk un palīdz. Te tu brauc LR ratā kaut kur uz Bāņa, cik rācija ķer? 10 km, 5 km. Tu runā ar cilvēkiem svešiem par nopietnām dzīves lietām. Un tas viss makes sense, viss ir loģiski saprotami, ja? Nav tur. Kā lai pasaka, tas ir jāpiedzīvo. Tie, kas brauc un runā, tie saprot, pa ko es tagad runāju. Tie, kas sēž mājās dīvaini ekspert, tie varētu nesaprast. Tāds interesants sajūtas veidojās, ka, kā tā var? Tāpatās arī bija kādreiz vecā skola, kad močiem vēl ir. Močiem ir likums, ja redzi moci uz ceļa mala, tad stājies un jautā, kas vajadzīgs, kā palīdzēt. Ja? Kādreiz vieglajiem arī tā bija šoferiem. Kas notika? Kāpēc tagad vairs tā nav? Visi ir tik ļoti vienpaši palikuši. Tā to varētu nosaukt. Man tā vienkārši tagad braucot, klausoties par rāciju, tā domu vervelējums ienāca kaut kā tā. Tikko jābrauc Polijā, vienmēr ceļš ir foršs, viss ir tip-top to zamen, kā saka. Tik jārulē, man mīļākā braukšana pa nakti. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar
don't know what you want. Let's have a bit of fun till our downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow